Mihails Ende bezgalīgais stāsts. Klusuma balss. Ērmoti un laimīgi smaidīdams atreiz ieklīda kolonnu mežā, kas gaišajā mēness gaismā meta melnas ēnas. Viņu apņēma dziļš klusums, viņš pat nedzirdēja savu baso kāju soļus. Atreiz vairs nezināja, ne kas viņš ir un kā viņu sauc, ne kā šeit gadījies un ko meklē. Viņš bija ļoti izbrīnījies, taču pilnīgi bezrūpīgs. Zeme itin visur bija noklāta ar mozaīku, kurā atveidoti noslēpumaini savijušies ornamenti vai noslēpumainas ainas un tēli. Atreiz gāja tai pāri, uzkāpa pa platajām kāpnēm augšā, nonāca plašās terasēs, nokāpa pa kāpnēm atkal lejā un gāja cauri garai akmens kolonnu alejai. Viņš tās aplūkoja citu pēc citas un priecājās par to, ka ikviena bija citādi izgreznota un noklāta ar atšķirīgām zīmēm. Tā viņš virzījās tālāk, prom no vārtiem bez atslēgas. Atreiz bija gājis un gājis, ej nu sazini cik ilgi, kad izdzirdēja tālumā savādu skaņu un ieklausīdamies apstājās. Skaņa nāca tuvāk, tā bija kāda dziedoša balss, ļoti skaista. Dzidra un augsta kā bērnam, taču skanēja bezgalīgi skumīgi, dažkārt pat šķita, ka tā raud. Šī raudu dziesma izšalca cauri kolonām ātri kā vēja plūsma. Tad atkal palika kādā vietā stāvam, uzlidoja augšup un laidās lejā, tuvojās un atkal attālinājās, un šķita, ka riņķo apkārt Atrejam plašā lokā. Viņš nekustējās un gaidīja. Palēnām loki, kurus balss meta Atrejam apkārt, kļuva mazāki, un tagad viņš jau spēja saprast vārdus, kurus tā dziedāja. Viss jau notiek vienreiz, tomēr vienreiz visam jānotiek. Kalni, lauki man aizvien izskanēt un izgaist. Atreiz griezās līdzi balsī, kas nerimdamās lidoja starp kolonām šurpu turpu, taču zēns nespēja nevienu ieraudzīt. Kas tu esi? Viņš sauca, un kā atbalsi zēns izdzirdēja pats savu balsi. Kas tu esi? Atreiz padomāja, kas es esmu? Viņš murmināja, to es nevaru pateikt, kaut gan man šķiet, ka es to kādreiz esmu zinājis, bet vai tad tas ir svarīgi? Dziedošā balss atbildēja, vien tas no mums, ko uzzinās, kas dzejā runās un atskaņas, jo tikai dzejas valodu prota, citu nevienu es nesaprotu. Atreiz nebija necik iemanījies sacerēt atskaņas un dzeju. Viņam šķita, ka būs mazliet pagrūti sarunāties, ja balss saprot tikai to, kas izteikts atskaņās. Zēnam vispirms vajadzēja brīdi lauzīt galvu, pirms viņš ar pūlēm izrunāja. Kas esi tu, ja atļauts jautāt? Es labprāt vēlētos to zināt. Un balss tūliņ atbildēja. Paldies par to, ko saki, tagad es tevi saprotu. Un tad tā iedziedājās no kādas citas puses. Es klusum balsoju, kas zinām noslēpuma pilī mīt. Es priecājos bez gala, ka esam satikušies mēs šobrīd.
Atreiz ievēroja, ka balss skan brīžam skaļāk, brīžam klusāk, taču nekad pilnībā neapklust. Arī, kad tā nedzied vārdus, vai arī, kad viņš to uzrunā, visu laiku skan kāds tonis, kas nebeidzas. Tā kā skaņa lēnām attālinājās, Atreiz skrēja tai pakaļ un vaicāja: Kur tu esi? Izbeidz jokot mani! Es tevi neredzu, bet dzirdu, ka tu skani. Balss nošvīkstēja viņam gar ausīm. Vēl neviens nav redzējis mani. Es esmu kā skaņa, ko nozvana zvani. Tātad tu esi neredzama? Viņš vaicāja, taču nesaņēmis atbildi, Atreiz atcerējās, ka jājautā dzejā un sacīja: Vai tik neredzama liecies, vai no tiesas esi tu bez satvara un miesas? Bija dzirdama klusa šķindoņa, kas varēja būt smiekli vai arī raudas, un tad balss dziedāja: Jā, un nē, mans puisīti, citādi ir viss, nevar mani acīm skatīt, skaņa ir mans ķermenis, nemoki vairs ilgāk sevi, tu jau tagad dzirdi, runājam ar tevi, manu dvēseli un sirdi. Atreiz brīnījās un gāja arvien tālāk nopakaļ skaņai, krustu šķērs cauri kolonu mežam. Pēc brīža viņam bija gatavs jauns jautājums. Tavs augums ir skaņa un viss? Vai esmu es pareizi sapratis? Bet ja skaņa reiz apklusīs, tevis nebūs ne zemē, ne debesīs? Un tad pavisam tuvu atkal kļuva dzirdama atbilde. Mana dziesma galā būs līdz, ko skaņas šīs vēja tā kā pīšļus nebūtībā dzīs. Tālūk ir ar balsi man, tikmēr esmu, kamēr skanu. Tomēr tas tik mirklis. Tad atkal ieskanējās raudas, un Atreiz, kas nesaprata, kāpēc Ujulala raud, pasteidzās pajautāt. Balss kā bērnam, vai patiesi? Tu jau prom uz mūžiem iesi? Un no jauna atbilde skanēja kā atbalsts. Esmu vaidi, vai manas vēji mani projām dzīs, neskanēs vairs dziesmas, manas atlicis vēl mirklisīs. Tāpēc vaicā drīz. Balss bija izgaisusi kaut kur starp kolonnām, un Atreiz, nespēdams to vairs sadzirdēt, grozīja galvu uz visām pusēm un klausījās. Uz īsu brīdi iestājās klusums, tad dziedāšana no tāluma strauji tuvojās, un tā skanēja gandrīz vai nepacietīgi. Ujulala ir atbilde, jautā, ja tu nejautā, nevar atbildēt tā. Un Atreiz sauca: Ujulala, palīdzi saprast man, kāpēc tev jāizgaist, jāizskan. Un balss iedziedājās: Te nebūs vietas šīs, un nebūšu vairs es, it viss, kas bijis, zudīs no fantāzijas pasaules, jo vārgums savāds ir mūsu ķēzerienes vaigā, tai vajadzīgs jauns vārds, lai paglābtos no liktenes baigā. Atreiz vaicāja: Kas viņu glābs, vai tu pazīsti tādu, kas zinās dot valdniecei jaunu vārdu? Balss turpināja: Klausies uzmanīgi, klausies, kaut tev dīvaini tas šķiet, pirms tu tālāk steidzies, apstājies mazliet. Lai tu mani sadzirdētu, manus vārdus iegaumētu, mūsu likteni tu lemsi, dosi mums vai arī ņemsi mūsu nākotni.
Brīdi bija dzirdams tikai kāds troksnis bez vārdiem, tad pēkšņi tas izskanēja pavisam tuvu pie Atreja, tā, it kā viņam kāds čukstētu ausī. Tu jautā, kas spēs dot ķeizarienei jaunu vārdu, ne laumas, ne tu, ne es, starp mums nav tādu, kas paveiktu to spētu. Mēs esam tikai tēli grāmatā, to saku, lai tu saprastu, kāpēc mēs rīkojamies tā. Es, tu, šai fantāzijas pasaulē ik viens, mēs esam daļiņa no kāda stāsta, un kaut ko jaunu radīt nevaram neviens. Vai lamā mūs, vai vārdiem glāsta, bet ārpus fantāzijas tajā pusē par ārpasauli, ko sauc. Klausies tagad un klusē. Dzīvo ļaudis, kam iespēju daudz. Visas meitenes un zēni, šie zemes cilvēki, ir Ādama un Ievas bērni, īstenā vārda vecāki. No laiku laikiem tie jaunus vārdus dot spējuši, tā caur laiku laikiem tie mūsu valdnieci veduši. Cilvēki vārdus dāvāja un skaisti tie bija toreiz, kad viņi vēl zināja, ka ir tāda fantāzija, bet tagad viņi maldās un netic vairs, ka mēs patiesi esam. Un vienīgais, ja cilvēku bērns kāds gadās, tas glābiņš būtu tad it visam. Ak, ja sauciens šis kā brīnums nonāktu pie cilvēkiem, viņiem tuvāks ceļš pie mums nekā mums pie viņiem, jo ārpus fantāzijas viņu pasaule sāka, un tur mēs nevaram tikt. Ak, varoni jaunais, vai spēsi kā nākas visu to prātā paturēt un lietāt? Jā, Atreis samulsis sacīja. Zēns par varītēm pūlējās paturēt atmiņā dzirdēto, kaut nezināja, kādam nolūkam, un tāpēc nesaprata, par ko runā balss. Viņš tikai juta, ka tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Taču vienmuļā dziedāšana un piepūle, kas bija nepieciešama, lai klausītos dzeju un atcerētos, padarīja viņu miegainu. Atreis murmināja: gan jau atcerēšos, gan, tikai kāds tur labums man? Un balss atbildēja: esmu visu pateikusi savās atskaņās, tāpēc tagad pienākusi mūsu šķiršanās. Pa pusē jau aizmidzis Atreis vaicāja: ej, nu ej, vai patiesi projām ej? Tagad balsī, kas dziedādama ar vien attālinājās, atkal bija saklausāmas raudas. Tūkšums apkārt plešas, orākuls jau klusē, vēju un nebūtības dvašas šajā pusē. Tu esi pēdējais, kas manu balsi dzirdējis, un pēdējais, kas šajā mežā bijis. Varbūt tu spēsi, ko neviens nav spējis, varbūt tu varēsi, ja būsi Ujulas teikto iegaumējis. Un tad no arvien lielāka attāluma Atreis vēl dzirdēja vārdus: kalni, lauki,
esi vien, tomēr vienreiz visam jānotiek. Tas bija viss, ko Atrejas dzirdēja. Viņš apsēdās zemē pie kādas kolonnas, atspieda pret to muguru, lūkojās naksnīgajās debesīs un mēģināja izprast dzirdēto. Klusums apņēma zēnu kā mīksts, smags mētelis, un viņš iemiga. Kad Atrejas pamodās, viņu ieskāva dzestra rītausma. Zēns gulēja uz muguras un lūkojās debesīs. Pēdējās zvaigznes izbālēja, Ujulas balss vēl skanēja atmiņā, un vienlaikus Atrejas atkal atcerējās visu, ko līdz šim bija piedzīvojis, un arī lielā meklējuma mērķi. Tagad viņš beidzot zināja, kas darāms. Tikai cilvēku bērns no pasaules, kas atrodas ārpus fantāzijas robežām, spēj dot bērnišķīgai ķēzarienei jaunu vārdu. Viņam vajadzēja atrast cilvēku bērnu un atvest pie valdnieces. Vienā rāvienā viņš piecēlās sēdus. Ak, nodomāja Bastiāns, cik labprāt es vēlētos viņai palīdzēt. Viņai un arī Atrejam es izdomātu sevišķi skaistu vārdu, ja tikai es zinātu, kā var nonākt pie Atreja. Es būtu gatavs iet uz karstām pēdām. Kā viņš izbrīnītos, ja es pēkšņi uzrastos, bet tas jau laikam nav iespējams, ko. Un tad viņš klusi sacīja: ja ir kāds ceļš, kas ved pie jums, tad pasakiet man to, es nākšu, pavisam noteikti, Atrej, tad tu redzēsi. Pametis acis visriņķī, Atrejs redzēja, ka kolona mežs ar kāpnēm un terasēm ir nozudis. Visapkārt pletās tikai pilnīgi tukšais līdzenums, kuru viņš bija redzējis aiz katra no 3 maģiskajiem vārtiem, pirms bija izgājis tiem cauri. Taču tagad vairs nebija ne vārtu bez atslēgas, ne burvju spoguļa vārtu. Zēns pietrūkās stāvus un paskatījās uz visām pusēm. Līdzenuma vidū nebūt, ne pārāk tālu bija izvietojusies tāda vieta, ko viņš jau reiz bija redzējis Haules mežā. Tikai šoreiz tā bija daudz tuvāk. Viņš pagriezās un sāka skriet pretējā virzienā, cik ātri vien varēdams. Tikai pēc ilgas bēgšanas Atrejs atklāja tālu pie apmales kādu niecīgu pauguru, kas iespējams varēja būt no Rūzgano Klinšu kalnu apvidus, kurā atradās lielie noslēpumu vārti. Atrejs brāzās uz turieni, skriet vajadzēja ilgi, pirms viņš bija pietiekami tuvu, lai spētu labāk saskatīt, un tikai tad uzmācās šaubas. Protams, tur bija kaut kas, kas līdzinājās Klinšu apvidum, taču vārtus nekur neredzēja, un akmens plāksnes bija nevairs rūzganas, bet gan pelēkas un bezkrāsainas. Viņš skrēja atkal, ilgi, līdz manīja, ka tur patiesi starp klintīm ir sprauga, kas atgādināja vārtu apakšējo daļu, bet pāri tai vairs nevelvējās spraislis. Kas bija noticis? Atbildi viņš atrada tikai pēc dažām stundām, kad beidzot bija sasniedzis to vietu. Milzu akmens spraislis bija iegruvis un sfinksas pazudušas. Atrejs, meklējams ceļu cauri drupām, uzrāpās uz kādas Klinšu piramīdas un ar acīm pūlējās atrast to vietu, kur vajadzēja būt abiem divvientulniekiem un laimes pūķim. Vai tiešām viņi pa šo laiku būtu aizmukuši no tukšuma? Tad Atrejs pamanīja, ka no Engivuka observatorijas aiz brustvēra tiek vicināts mazs karodziņš. Zēns māja abām rokām pretī un kliedza, pielicis rokas pie mutes. Hei, vai jūs vēl tur esat? Tiklīdz viņa balss bija izskanējusi no aizas, kur bija divvientuļnieku ala, pacēlās perlamutra krāsā mirdzošs, balts laimes pūķis. Tas bija Fuhūrs.
Burvīgām, lēna līganām kustībām viņš lidoja pa gaisu šurp, turklāt dažas reizes pārgalvīgi apsviesdamies uz muguras un apmestams zibencātras cilpas, tāpēc Fuhūrs izskatījās pēc šaudīgas baltas liesmas. Tad viņš nosēdās pie klinšu piramīdas, uz kuras stāvēja Atrejs. Laimes pūķis atbalstījās uz priekšķiepām un tagad bija tik liels, ka viņa galva uz augsti izliektā kakla noskatījās Atrejā no augšas. Pūķis izlobīja savas rubīnsarkanās acu bumbas, labsajūtā izkāra no plaši ieplestās rīkles mēli un dimdināja bronzas balsī. Atrej, mans draugs un pavēlniek, cik labi, ka tu beidzot esi atgriezies. Mēs gandrīz jau bijām zaudējuši cerības. Tas ir divvientuļnieki, es nē. Es arī esmu priecīgs tevi atkal redzot, Atrejs atbildēja, bet kas tad ir noticis pa šo vienu nakti? Vienu nakti? Fuhūrs iesaucās. Tu domā, ka pagājusi tikai viena nakts? Tad gan tu piedzīvosi brīnumus, kāp mugurā, es tevi aiznesīšu. Atrejs paklausīja. Pirmo reizi viņš sēdēja Laimes pūķim mugurā. Un kaut arī Atrejs jau agrāk bija iejājis saules zirgus un drosmes nu dienu puisim netrūka, iesākumā šajā īsajā skrējienā pa gaisiem viņam gandrīz vai sametās tumšs gar acīm. Atrejs stingri ieķērās Fuhūra plīvojošajās skrēpēs, bet Laimes pūķis dārdošā balsī iesmējās un uzsauca: Tagad tev pie tā būs jāpierod, Atrej. Katrā ziņā man šķiet, ka tu atkal esi pavisam vesels. Atrejs attrauca, kambdams gaisu. Gandrīz, pūķis atbildēja, vēl negluži. Un tad viņi nosēdās divvientuļnieku alas priekšā. Engivuks un Urgla stāvēja blakus viens otram pie ieejas un gaidīja. Ko tu tur redzēji? Engivuks tūliņ ņēmās iztaujāt. Tev viss man jāizstāsta, kā ir ar šiem vārtiem, vai manas teorijas ir pareizes, kurš vai kas ir Ujulala. Nekā nebija. Vecā Urgla viņu skarbi pārtrauca. Vispirms viņam jāpēd un jāpadzer, vai tad es galu galā nebūšu velti vārījusi un cepusi. Tavai bezmērķīgajai ziņkārībai paliks laika vēl liku likām. Atrejs bija norāpies no pūķa muguras un sveicināja gnomu pāri. Tad visi trīs apsēdās pie galdiņa, uz kura atkal bija salikti visvisādi gardi ēdamie un maza kanniņa kūpošas zāļu tējas. Torņa pulkstenis sita 5. Bastiāns noskumis atcerējās abas tāfelītes riekstu šokolādes, kuras mājās glabāja savā naktskapītī, ja nu viņam kādreiz naktī pēkšņi sagribētos ēst. Būtu zēns nojautis, ka nekad vairs tur neatgriezīsies, viņš būtu varējis tās paņemt līdzi kā neaizskaramās rezerves. Bet tur nu neko vairs nevarēja grozīt. Labāk par to vairs nedomāt. Fuhūrs apgūlās mazajā klinšu ielējā tā, lai varenā galva atrastos blakus Atrejam un lai varētu visu dzirdēt. Iedomājies tikai, viņš sauca, mans draugs un pavēlnieks domā, ka bijis prom tikai vienu vienīgu nakti. Vai tad tā nav? Atrejs vaicāja. 7 dienas un 7 naktis, Fuhūrs paskaidroja. Paskaties šurp, visas manas brūces ir gandrīz sadzījušas. Tikai tagad Atrejs pamanīja, ka arī viņa paša brūces ir sadzījušas. Zāļu apsējs bija nozudis, savādi gan. Kā tas ir iespējams? Es izgāju cauri 3 maģiskajiem vārtiem, sarunājos ar Ujulalu, tad aizmigu. Taču nevar būt, ka es tik ilgi būtu gulējis. Tur laikam telpa un laiks ir mazliet citādi nekā šeit, Engivuks sacīja. Un tomēr, tik ilgi kā tu orākulā pirms tevis vēl neviens nav palicis. Kas tur notika, runā taču beidzot? Vispirms es labprāt gribētu zināt, kas noticis šeit,
Atreis atbildēja. Tu taču redzi pats. Engivuks attrauca. Izzūd visas krāsas, viss kļūst neīsts, lielo noslēpumu vārtu vairs nav, šķiet, ka arī šeit sākusies iznīcība. Un sfinksas? Atreis apjautājās. Kur pazudušas tās? Vai aizlidojušas? Vai jūs to redzējāt? Mēs neko neesam redzējuši, Engivuks norūca. Es cerēju, ka tu varēsi mums šajā sakarā kaut ko pateikt. Vārtu spraislis bija pēkšņi iebrucis, taču neviens no mums nebija neko nedzirdējis, neredzējis. Biju turp pat aizgājis un izmeklēju drupas. Un zini, ko es noskaidroju? Lūzuma vietas ir ļoti senas un apaugušas ar pelēku sūnu, it kā tās jau pirms 100 gadiem tur gulētu tā kā tagad. It kā šo lielo noslēpumu vārtu vispār nekad nebūtu bijis. Un tomēr tie bija, Atreis klusi sacīja, jo es tiem izgāju cauri, un arī cauri burvju spoguļa vārtiem, un visbeidzot cauri vārtiem bez atslēgas. Un nu Atreis izstāstīja visu, ko bija piedzīvojis. Viņš bez pūlēm atcerējās katru sīkumu. Engivuks, kas sākumā ar dedzīgiem starpjautājumiem bija pieprasījis vēl detalizētāku aprakstu, stāstījuma laikā lēnītiņām kļuva mazrunīgāks, un kad Atreis beidzot gandrīz vai vārds vārdā atkārtoja to, ko Ujulala bija izpaudusi, viņš apklusa pavisam. Gnoma mazā krunkainā seja bija iegūsi visdziļāko bēdu izteiksmi. Tagad tu zini noslēpumu. Atreis pabeidza savu stāstījumu. Tu taču par katru cenu vēlējies to izdibināt, vai ne? Ujulala ir būtne, kas sastāv tikai no balss. Viņas tēls ir tikai dzirdams. Viņa ir tur, kur viņa skan. Engivuks brīdi klusēja, tad aizsmukušā balsī aizrādīja. Tu laikam gribi sacīt, viņa bija tur. Jā, Atreis atbildēja, spriežot pēc viņas pašas vārdiem, es esmu pēdējais, ar kuru viņa sarunājusies. Pāri Engivuka krunkainajiem vaigiem noritēja 2 mazas asaras. Velti, viņš sacīja čirkstošā balsī. Viss mans mūža darbs, mani pētījumi, mani gadiem ilgie novērojumi, viss velti. Beidzot man tiek pienests pēdējais ķieģelis manai zinātniskajai celtnei. Beidzot to varētu pabeigt, varētu uzrakstīt pēdējo nodaļu, un taisni tagad manam darbam vairs nav nekādas nozīmes. Tas ir pilnīgi liekas. Nevienam tas vairs neko nelīdzēs. Tas nav vairs ne plika graša vērts, nevienu tas neinteresē, jo parādības, par kuru ir runa, vairs nav beigts un pagalam. Viņu smacēja raudas, kas atgādināja klepus lēkmi. Vecā Urgla līdzjūtīgi raudzījās viņā, glaudīja viņa kailo galviņu un ņurdēja. Nabaga vecais Engivuk, nabaga vecais Engivuk, neesi tik satriekts, gan jau atradīsi ko citu. Sievā! Engivuks uzšņāca viņai zvērojošām acīm. Tas, ko tu redzi savā priekšā, ir nevis nabaga vecais Engivuks, bet gan traģiska persona. Un viņš, kā jau vienreiz to bija darījis, ieskrēja alā un aizcirta mazās durtiņas. Urgla nopūsdamās papurināja galvu un nomurmināja. Viņš tā nedomā, viņš ir lāga vecītis, tikai diemžēl pilnīgi jūcis. Kad Maltīte bija galā, Urgla piecēlās un sacīja. Nu gan, es sakravāšu mūsu mantas, nekā jau daudz nav ko ņemt līdzi.
bet nu šis tas kopā sanāk. Jā, nu ir laiks. Vai tad jūs gribat no šejienes doties prom? Atreiz vaicāja. Urglu drūmi pamāja. Mums nekas cits neatliek. Kur izplatās iznīcība, tur nekas vairs neaug. Un manam večukam jau arī vairs nav nekāda iemesla te palikt. Jāredz, kas notiks turpmāk. Kaut kam taču jānotiek. Un jūs, kas jums padomā? Man jādara tas, ko sacīja Ujulala. Atreiz atbildēja. Man jāmēģina atrast kādu cilvēku bērnu un jāaizved viņš pie bērnišķīgās ķēzrienes, lai viņa iegūtu jaunu vārdu. Un kur tu meklēsi šo cilvēku bērnu? Urgla noprasīja. To es pats nezinu, Atreiz sacīja, bet skaidrs, kā es fantāzijas robežām. Gan jau mēs to paveiksim, atskanēja zvanam līdzīgā fuhūra balss. Es tevi nesīšu, tu redzēsi, mums laimēsies. Nu tad taisieties, ka tiekat. Urgla norūca. Varbūt mēs varētu jūs kādu gabaliņu paņemt līdzi, Atreiz ierosināja. Tikai tā man vēl trūka. Urgla atbildēja. Nekad mūžā es nelidošu pa gaisu, kārtīgi gnomi turas pie zemes. Un turklāt jums nevajag kavēties mūsu dēļ. Jums tagad svarīgi darbi, jums abiem visu mūsu labā. Bet es, mīļu prāt, gribētu jums izrādīt savu pateicību. Atreiz bilde. To tu izdarīsi vislabāk, ja velti nešķiedīsi laiku ar nevajadzīgām blēņām, bet tūliņ dosies ceļā. Urgla noņurdēja. Viņai taisnība, fuhūrs sacīja, nāc Atrej. Atreiz uzlēca laimes pūķi mugurā, vēlreiz pagriezās pret veco, mazo Urglu un sauca. Uz redzēšanos! Bet viņa jau bija iegājusi savā alā un vāca kopā mantas. Kad abi gnomi pēc dažām stundām iznāca laukā, katrs no viņiem nesa uz muguras augsti piekrautu grozu, un abi jau atkal sparīgi strīdējās. Tā viņi, gāzelēdamies uz savām īsajām līkajām kājelēm, devās prom, ne aci nepametuši atpakaļ. Starp citu, Engivuks vēlāk kļuva ļoti slavens, pats slavenākais gnoms savā dzimtā, bet ne ar zinātniskajiem pētījumiem. Taču tas ir cits stāsts un būtu stāstāms citu reizi. Tajā pašā laikā, kad divvientumnieki devās ceļā, Atreiz jau bija tālu, jo tālu fantāzijas debesu plašumos. Bastiāns neviļus paraudzījās uz jumta lūku un iztēlojās, kā būtu, ja viņš tur augšā debesīs, kuras jau bija gandrīz pavisam tumšas, pēkšņi kā baltu šaudīgu liesmu ieraudzītu tuvojamies laimes pūķi, ja uzrastos abi ceļinieki, lai aizvestu viņu sev līdzi. Ak! Bastiāns nopūtās. Tas tik būtu kaut kas. Viņš varētu tiem palīdzēt, un tie viņam. Tas būtu glābiņš visiem.